Nu, labdien! Nu, šodien par kādu administratīvās apgabala tiesas spriedumu. Tiesa ir atzinusi, ka Ventspils valstspilsētas dome, precīzāk, kāda biedra kabatpartija ir pretiesiski ierobežojusi nevēlamu deputātu tiesības. Tiesa deputātu tiesību aizskārumu ir atzinusi par būtisku, atzinusi, ka domē prevalē vēlmi ierādīt vietu opozīcijas deputātiem, ka būtiski ir ierobežots deputātu brīvā mandāta izmantošanas iespējas, tātad arī satversmē noteiktās tiesības, ka pozīcijas deputāti ir veikuši pretiesiskas darbības pret opozīcijas deputātiem. Faktiski, jau ar tiesas lēmumu ir atzīts, ka viss atjaunotās brīvvalsts laika Ventspilī atradusies ar ārpus Latvijas Republikas un arī Eiropas Savienības jurisdikcijas, un tā visdrīzāk ir darbojusies kā Lukašenko režīms Baltkrievijā. Tiesa konstatē arī būtisks sabiedrības maldināšanas pārkāpumus, pašvaldības informācijas sniegšanā sabiedrībai pēc iespējas ir jādistancējas no tā, ka pašvaldības informatīvie mēdīji kalpo pie varas esošo partiju politisko interešu reklamēšanai. To ir atzinusi tiesa un faktiski ir atzinusi, ka Ventspils pašvaldībā tas tā nenotiek. Un ka pie varas esošās izmanto sabiedrības resursus savu mērķu sasniegšanai, maldinot sabiedrību. Šis tiesas process ilgst vairāk kā 7 gadus, un ka tas demonstrē mūsu valsts, demonstrē kārtējo mūsu valsts mazspēju, gaužām neefektīvo un izšķērdīgo rīcību. Manuprāt, tiesai vispār nebija jābūt, ja politiķi valsts institūcijas godprātīgi pildīt savas funkcijas. Diemžēl tas tā nav noticis, jo sen jau tad varēja sakārtot, precizēt likums, jo visas partijas, ministra, prezidenta valdošās koalīcijas, varam ministrijas un arī valsts prezidenti 10 gadiem zina un zināja, kas notiek Ventspilī, jo vismaz kopš 2005. Gada, kad es pirmo reizi kļuvu par pašvaldības deputātu, es un kolēģis viņus regulāri informējam. Kāpēc nerīkojas? Tāpēc, ka ir iebiedēti, baidās, ir atkarīgi, iebaroti, neizlēmīgi un gļēvi. Kas patreiz notiek domē, vai ir kas mainījies, šāda tāda neliela uzlabojuma ir, bet es vēl joprojām esmu deputāts, kurš tiek pretiesiski ierobežots. Sekosim, kas notiks tālāk, un līdz nākamajai reizei. Atā.